Šī tik ir 77. epizode, 2 septītnieki. Tu zini, ko tas nozīmē? Janka mums feņķi jāiet, Ēriks vai 2 nogriezt. Gan jau beigās, es atnāju, cik grieziens var nebūt par šo Volvo. Bet esat sveicināti Kreiču podkāstā. Šie vīri, 77. epizode. Viņš tiešām domā, ka to Volvo var pārdot? Kāds idiots? 77. epizode. Mani sauc Jānis Kreičmans, un šis ir mans podkāsts par absolūti neko, kur tu jau zini. Es tev nedodu padomus. Es tev ļauju dzīvot tā, kā tu vēlies. Dari, ko tu gribi ēt, ko tu gribi. Lasi, nelasi. Man vienalga. Šis nav tas podcasts. Nelasi. Melo, ka tu lasi. Labākais veids, kā izbraukt. It īpaši zini, ko izdara. Izlas grāmatas aizmugurīt, un tad uzsāc sarunu. Tu esi lasījis šito grāmatu, tad pasaka to vienu teikumu, ka tev uzdod papildu jautājumus, neatbild vienkārši. Izlas pats, tur tāds pārsteigums. Galvenais, es šito schēmu pats pat nevaru izdarīt, jo tev fiziski jāzina kaut kāda grāmata nosaukuma. Fuck. Klau, čau, kā iet, kā sviežas, viss labi, viss kārtībā. Kā tev iesākās šī diena? Kā tev? Kā tev iesākās tā smirdīgā melnā ledus diena? Jo man diena iesākās tik labi. Es pamodos 6:20, tā kā sētnieks, jo man bija jābrauc uz 900 sekundēm promotot grābeklis. Un, ak, Dievs, celties 6, zini, pirms putniem. Tu un pat putnēs logu, vai tu vari mutu aiztaisīt? Es gribu vēl gulēt. Un es pamodu. Es nezinu, kas bija. Es biju enerģijas pilns. Es nezinu, kas ir tik agri. Man ir kaut kāds autisms ieslēdzās. Es tiešām nezinu, bet zinu, ka tu pamosties un teici, jā, šodien es ritīgi paņemšu aiz pautiem un iešu uz priekšu un piepildīšu visu, kas ir tu dūls. Zini, tu tā kā stulbs paliec. Tu tā kā tas notiek, ka tu saskaties, tur tos Joe Rogans un tā blondā čaļa podkāsts, zini, ka tu saskaties, un tu tāds, es esmu gatavs, kur proteīns. Un, karoči, jo es guļu pēdējā laikā, es nezinu, kas ir, kad nav sīkais, es guļu 8, 9, 10 stundas, un tad, kad es mostos virs 8 stundām miega, draugi mīļie, Jānis izstāsta, ka būtu bijis no festivālā Kodas 3 dienas, es pamostos sapampis, acis sarkanas, mute sausa un smird, dibens, niez, krāns, jocīgi. Es nezinu, kas notiek man. Kāds var būt, kad es guļu atbilstošo daudzumu vecumam, bet es jūtos vienkārši nokodies. Noguļu 5, 6, gatavs iznīcināt. Es nezinu, kas ir ar to. Un, kroči, tik perfekts rīts, es pamostos, visu izdaru, nomazgājos, dziedu Madonu, lieki neaiztiek sevi, es, kroči, sataisos, eju uz mašīnu. Eju uz mašīnu un priecīgs, kad es esmu rītīgi laikā. Es esmu rītīgi laikā, kas rēti notiek. Un es eju un es ielieku roku kabatā, lai uzkurītu. Cīk paka tūkša. Vai Jānis nolamājās, vai uz ielas bija, tu vajadzēja vakar nopirkt, vai nē, es nenopsihojos. Es vienkārši, nekas, Jāni, tev ir veips. Es izvilku veipu, un tad man atnāca ziņa no Kaspara, brauc uz tejieni. Un tieši kā es ņēmu telefonu, es tā nolikos uz ledus, jūs nevarat iedomāties, tas apkaunojoši. Un šis bija viens no tiem hardcore kritieniem. Ir tie mazie kritieni, zini, zini, ka tu tā kā kājas satirinās, vai zini tie jocīgie, ka tu nokrīt tā kā kaut kāda ome, ka tu vienkārši tā kā, tu slīdi, un tad tu aci cel, un tu nokrīt uz sānu, zini, tas tā kā tāds mazais. Citreiz tu pieturies, bet man bija hardcore. Es ielieku roku kabatā vienu, un tas ir burtiski tā kā multenēs tas kritiens. Es tā kā abas kājas augšā, un tajā brīdī man notika tas slow motions, un man vienīgā doma galvā, man tulīt tā elpa aizstīs ciet, jo man vēl ir mugura, un mugurenē ir tieši pudeli, un man būs un es zemē, bet es par laimi kaut kā uz sānu nokritu. Un pirmā lieta, ko tu dari, kad tu nokrīt apkārt, nezinu, vai tur mašīnas nebrauc, vai vēl, bet ir, vai kāds redzēja. Es skatos apkārt, nevien nav un tad es pamanu, 2 čaļi iet, 19 gadi, 19, 20 gadi. Viņi skatījās uz mani, viņi mēģināja nerēkt, bet galvā droši vien, tāds mīzals un kāds idiots. Un man patīk, ka čaļi, tā kā čalim baigi nepalīdziet nokrīt uz ledus. Vienkārši paiet garām. Kāds
lūzers. Mēs tikai to nepasakam, bieži vien tas ir uzacīs rakstīts un skatienā. Un neko, un es pieceļos un tāds, nav tik traki. Nekas nav, zini, to ātri notīries. Zini, ka tu nokrīt, un tu vienā sekundē gaisā atpakaļ, ķipu, nekas jau nebija. Nekas jau nenotika. Par ko ir runa? Un tad es iekāpu mašīnā, un es jūtu, ka dibens ir slapjš. Un ne pa vidu. Tad es zinātu, kas ir noticis, un ir pieredze tajā. Bet sānā slapjš, un man tāds, bļaķi, es izkāpu ārā no mašīnas un skatos, kamēr es esmu krītis, mans mētelis ir pacēlies uz augšu, it kā es būtu Madonna virs tās, kas bija kanalizācijas gaisa, vai kā to sauc. Zini, kur viss ir augšā, tas mētelis matriksā ir pacēlies, un es esmu iekritis tieši ar sānu, tieši, kas man sanāk, kreisais dibena vaigs. Es atnāju, ka jums tagad šāds fantāzijas galvā vizuāli, bet es nokritu tieši uz dibenu un roku vēl atsit. Un, tu nebedziņš, aizveries, man bija sāpīgi. Un vienkārši visi džīns, es nezinu, vai jūs redzējāt storiju, visi tas dibens, brūns, pretīgi, netīrs, slapjš. Nevar notīrīt, tie dubļi ieēdās sekundē. Kur tur bija dubļi? Es uz ledus nokritu, tīrs dubļaini. Kas notiek? Mētelis, viss netīrs no iekšpuses. Džempers netīrs. Man vairs nav laika iet mainīt drēbītes un tad, lai braukt tīrs uz studiju. Vēl jātīra sievietes mašīna, vai ne? Tur visa dubļa. Man tāds tas zajabal. Un tad es vēl kaut ko tur mašīnā čakarējos, kamēr tur telefonu uzliek, un es pastos biksēm. To nevar redzēt par laimi nekur, bet man uz biksēm ir kaut kā 4 vai 5 vienkārši oranži pleķi, jo es esmu rītīgi arī noskrāpējis. Es nezinu, kas tā pa vietu. Zini, ka tu, kas tā labā roka, ka tu ar pelīt kaut ko dari pie kompa, tev ir tā vieta, kur ir rītīgi bieza āda labai rokai, kur tu sanāk zem mazā plaukstas, kreisais, apakšējais stūris. Tad cik ilgu laiku man prasīt to vietu paskaidrot? Dēlnas labā, kreisā puse. Jā, es domāju, dēlnas kreisā puse. Tā ir dēlna, es kroči nezinu. Un tikai otrai rokai tā vieta. Es varēju sākt stāstīt ar pareizo roku. Es te uzdod, kā es sabrīnoju savu intelektu šajā podkastā. Un, karoči, tur pretīgi tā kā visāda nost. Un es to nejūtu, ne? Jo, zini, adrenalīnā tu nejūti. Īstenībā ne vienkārši milzīgā kauna sajūtā. Un, jā. Un tā es aizbraucu uz to studiju. Un zini, kas man izbesīja? Tas viss, kas tur notika, viss bija ok. Viss stāvs, viss rēc par mani. Es tur staigāju vienīgais mētelī, tā kā kaut kāds krīpers, drošītājs, vienkārši visur vazājos un mēteli. Un viss man novelc mēteli un tāds, tu neliks man neko darīt. Bet kas man izbesīja? Es nokrītu, iekāpu mašīnā, pirmais skan kaut kāds rādio un viss un rādio. Esat uzmanīgi, ārā ir ļoti slidens, ļoti slidens. Jūs varat, melnais ledus, jūs viņu neredzat, bet jūs varat nokrist. Es savācu Kaspars tāds, tu baigi slidens ārā, ne? Es domāju, es tulītās pat tevi izmetīšu no mašīnas. Ierodos Go3. Es ieeju iekšā, sievietes tāds, jūs, kungs, tikai uzmanīgāk, ja? Labi, ka nenokritāt. Tepat pie ieejas visur ledus. Man šodien ir pateikuši 15 cilvēki, lai es nepaslīdu un nenokrītu. Kamēr sen man jau bīgs iztās sūdainas un rokās, jo pavēlu. Un man tā besīja ārā. Lai tu nost. Nē, neko, vismaz fun dienu kā iesāk, ne? Zini, ka tu domā, ka paņems dienai zolām, bet beigās nokrīt uz savējām. Zajabal, es biju tā domājis dominēt šodien. Bet es tik sen nebiju cēlies 6, ka tagad ir cik, tur bišķi pēc 12. Man tā nāk miegs. Es mēģināju izdzert kafiju, bet vienkārši beigās stolet vairāk vajag. Jā, kas, pie lietas. Klau, ja tu klausies šo podcastu, spied like un subscribe un milzīgs paldies. Nākā trauka. Es ļoti atvainojos. Milzīgs paldies visiem tiem, kas pierakstījās Patreonā. For realsies. Milzīgs paldies no sirds un no rajona. Tiešām daudz cilvēku jau ir pierakstījušies. Liels prieks, ka klausties. Tur ir visas tieks, nezinu. Tur ir 9 vecās epizodes. Arī Anka old school podcaster, zin, viens pats sēž mājās. Same shit. Un ir
un tagad ir, viena izlaides pagājušā nedēļa, un tad rītdien iznāk ar Edgars Staškeviču video epizode. Ja kas Patreonā būs YouTube links, vai vienalga, es nezinu kā, video. Un otrs posts būs ar to pašu tikai audio, lai tu, piemēram, var mašīnā klausīties Patreon epizodi. Tas ir tas, ko es daru. Kad man jābrauc garāks gabals, es ieslēdzu savus Patreon podkastus, kurus es uzturu. Un jā, tu vienkārši, lai nav YouTube tas čakars, zini, tev ir iPhone, YouTube, zini, viss tas notiek. Kroči, jums skaidrs. Visiem paldies, kas pieteicās, un tad tiekamies rītdien Patreon epizodē, kur mēs ar Edgaru esam Vaffelē bišķiņ. Mēs neesam bišķiņ. Un tā epizode būs gaisā. Tā kā tā, pierakstās, sekojam līdz jaunumiem. Labi, atpakaļ pie tēmām, kas man pierakstīts. Zini, kas ir? Es savā aplikācijā pastījos, ka es neesmu dzēris. Cik tagad ir 9 dienas? Līdz pastīsimies. Jā, 9 dienas. Rīt 10. Un es baigi lepns par sevi, zini? Es tā kā, Janka. Un es nezinu, kas ir šoreiz ir kaut kāds, zini, ka tu izdomā nedzert kādu brīdi, šoreiz kaut kas citādāks notiek, ka man pat neprasās. Un es pats baigi lepns, es esmu 9 dienas nedzērs, un tad es nolielījos čomiem, un viņi tā, tu vienkārši izlaidi weekendu. Normālo 33 gadus veco pasaulē, tas ir vienkārši tu izlaidi weekendu. Bet atkal mums bija tas pats strīds čomiem, ka es teicu, tā kā, bet neviena aliņa dienā, un viņiem tāds, vecīt, slimsais. Nevienu. Man ir kaut kas pilnīgi... Labi, es izstāstīju, šits ir fani. Man bija labs korporatīvais. Mēs ar Guzenko aizbraucām uzstāties medniekiem, un vieta bija blīdena. Un šis ir svarīgi čaļiem. Lūdzu, iegaumējiet, un ja tev patīk Krisa vai draudzenei uz nerviem, šeit ir, kur tev jauns vārds. Tātad mēs aizbraucām uz blīdeni, un es nesaprotu, kaut kas man ir galvā ar to vārdu blīdeni. Zini, tā kā kaut kāda atmiņa asociācija, zini, kad par tām 3 idejām, pāris zināšanām, kas man ir galvā noteikti tāds pingpongs, tā bumbiņa tā kā sitās, un man tāds kaut kas ir, bet es nevaru uzkost. Un beigās es sapratu, man nāk no Schwarzeneggera tā frāze, it bleeds, vai ne? Un tad es sapratu. Un es teicu tiem medniekiem, Klau, jūs izdomājāt ideālu vietu, kur svinēt. Tur, es viņiem saku, jūs izdomājāt ideālu vietu, kur svinēt mednieku pasākumu blīdenē. Jo bleed angliski ir tā kā asiņot. Un viens šos tā nevar teikt. Es viņiem uzreiz tā kā, vecīt, tas ir tulkojums. Viņš tik nikans. Viņš tā kā es būtu kaut ko izvilcis no zila rītī, bet tāds gados jau man tāds skaidrs. Un es teicu, rītīgi labs nosaukums, un tam man kaut kas notika galvā. Zini, kad ir meitene zeltena, zini, ķipa skaista blondīna. Un man ienāca galvā, es tiem teicu, zini, kā ir, zini, ka blondīnei pasaka meitene zeltena. Nākamreiz, kad tavai draudzenei ir mēnešais, sauc viņu pa blīdeni. Un es redzu, cik te, un es teicu, un krītu savai draudzenei uz nervi. Kroč, burtiski, es nezinu kas, bet visi čaļi rēc, daļa meiteņa rēc, un daļa tāda vienkārši skatās uz galdu, viņa tā zajebāla. Vēl viena lieta, kas man ir jāklausās tagad būs. Un es zinu, ka vismaz viens čals mājās, blīdeni, un pats rēc un aiziet. Fun times. Bet, kroč, bija pasākums tiem medniekiem, un man vajadzēja dabūt kaut kādu insaidu par to, zin? Un es atcerējos, man viens čoms iet medībās. Un es nolēmu viņam uzzvanīt, un tad es kaut ko uzzināju par medībām, ko es nezināju. Piemēram, zini, kas man vienmēr interesēs medībām? Es esmu daudz gājis mežā. Jau sīks būdams. Es ļoti daudz esmu bijis pa mežu. Es burtiski esmu redzējis vienā pārgājienā vienreiz vienu stirnu. Viens stirnu. Mēs abi viens uz otru pastījāmies tā kā, ko tu te dari? Ko tu te dari? Un mēs abi bijām sastinguši. Un tad es pakustējos, un tā stirna, un vienkārši paņēmu vagu. Un tā vienīgā man pieredze ar meža zvēriem. Nekāda. Un es vienmēr man bija interesējis, kā tie mednieki dabū tos dzīvniekus. Un tad man tas šoms stāsts, kā? Ir dzinēji un ir tie mednieki. Vai šāvēji, teiksim tā, jā. Un tad tie karoči, uz dzinēji bļaustās mežā tur, vai arī ņem to, kas populārs, to trubu mutē, un tā es to sūdu. Es nezinu, kā tas strādā.
un dzen dzīvniekus vienā virzienā, un no pretējā virziena nāk mednieki. Un man bija, fuck that, iet pretī stroķiem. Pie tam mednieki ir zinām kā čaļi, kuriem patīk iedzert. Vai ne? Gan jau viņi nestučī un tā tālāk, es saprotu. Bet man tāds, kurš izvēlās, ko tu gribi brīvajā laikā darīt? Celties 4, iet rudens dienā medībā, un tu vēl esi dzinējis, zini, tev neviens droši vien nerespektē. Gan jau, es pieņemu. Zini, kā jau visur. Un, zini, tā kā pagalmā atceries, bija vienmēr viens čals, kas iet pakaļ bumbai. Kroči tie dzinēji. Vai tev vienmēr jāstāv kastē? Atnāk kāds lielais no visu spēku, no metra attālumu tev iespēr. Au! Fucking neraud. Briesmīgi. Un, kroči, tas man likās slīm iet pretī lodēm. Es nezinu, Klau, es varu to nedarīt, es varu aiziet konzervus nopirkt. Un mans joks bija, kā es teicu, kad es to uzzināju, tāds, ok, labi, es spēlēju floorball. Un tas bija, un zinu, ko es vēl uzzināju? Daudz, man liekas, to nezinu. Ir medību dievs Diāna. Tu dzirdēji man pareizi. Es pat pagūglēju, ir medību un nakts dieviete. Jā, nakts dieviete, Diāna. Un man tāds, kas tas pa vārdu Diāna? Vienkārši, Diančik, man Diāna neliekas dieva vārds, zini? Herkules, Tors, Jēzus, vienalga. Kādu vēl dievu vārdu? Tur kaut, es nezinu nevienu, kas tur, Halks. Bet, kroči, dievu vārdu parasti tādu spēcīgi. Un Herkules, ja godīgi, es zinu tikai tāpēc, ka ir zauz pāris pūtras, ne? Abeliks un Osteriks. Bet dieva vārds ir vienkārši Diāna. Man Diāna vārds asociējas tikai ar vienu čomu sievu, un visas pārējās ir vienkārši pārdevējs. Jums tā nav? Es zinu vēl kā Diāna. Tā Diāna. Es vairāk, man liekas, nevienu Diānu nezinu. Man būtiski liekas, ka Diāna ir pārdevējs vārds. Un man vienkārši liekas, zinu, Diāna. Tas tā kā, man tas vienīgam liekas, man basic, es esmu tukšā telpā viens pats, un man blakus ir milzīgs dinozaurs. Man nav var ko pamētāt idejas. Bet jums neliekas, ka vārds, es viņiem to nepateicu, gan jau viņi apainotos, gan jau, ka ne, sākstos. Bet Diāna nav tāds spēcīgs vārds. Zinu, tur kaut kāda Samāra. Vai kaut kāda Ksenija. Es nezinu, kāpēc es iedomājos Kseniju un momentāli viņu pelkastījumā. Varbūt tāpēc, ka es esmu primitīvs. Bet jā, man liekas, ka Diāna ir, zini, pērkona, nekāda būtu. Lietus dieviete, Taņa. Kas tur vēl ir? Auglības dieviete. Kāds ir vēl basic vārds? Baiba. Baiba. Šits laikam tikai man fadī. Bet tas likās vieglīgi. Kaut ko es vēl esmu pierakstījis. Blīdena, Diāna. Jā, viss izstāstīja. Man likās vienkārši... Man likās, ka tie dzinēji strādā citādāk, bet es ļoti pārsteigts par tām medībām. Tā, ja kas jūs tur čīksēt, kāpēc es jautājums neesmu atbildējis? Teicu, ka pagājušajā epizodē man bija par ko runāt. Tā ir tā lieta, kā jautājums strādā. Piemēram, man pagājušā bija diezgan īstenībā patukša nedēļa, līdz sāk ierakstīt. Kad vienkārši es skatos savā podcast notes, un tur ir vienkārši pierakstīts viens teikums, tev tāds, fuck, un tad es mēģinu jautājumu, lai nosistu šo pusstundu, lai jums būtu fanzīs, kamēr, kā es klausos, jūs čāļi man raksta, ka viņi netīra māju, kamēr nav podcasts. Bet nē, labi, es izlasīšu tos jautājumus, lai jums sirdsmiers. Bet man vēl pagad viena lieta. Es biju pārgainā, šīs ir vienkārši šautauts sīkajam manējam. Mēs bijām pārgājienā 5, cik beigās sanāca? Interesanti, visiem ir Garmins, visi uzņēma to te, iešanu, kā, uzlikt to iešanu. Un tad, kāpēc cilvēki uzņem iešanu kā sportu, es nesaprotu. Tu ejiet Garminā vai Strava, pieregistrējies vienkārši un tad sakonektējies saviem draugiem, tu redzēsi, kad ir Justīna nogāja 2 kilometrus. Ko? Tā nav fiziska aktivitāte. Tā ir vienkārši, tu biji ārā. Cilvēki mēs esam tādā vienkārši,
nezinu, kāds piece of shit līmenī, ka mēs uztveram to, kā tu izej ārā, aizej līdz punktam un atpakaļ kā sporta aktivitāte. Nē, bet tas palīdz nomest. Es saprotu, ja tu esi 200 kilo un tev ir jākustās, es saprotu. Bet ja tu esi slaids vai slaids ar iepiņu, vai ne? Hashtag Janka. Tad iešana nav īsti sports. Es skatos pulkstenī, man sirds domā, ka nekas nenotiek. Es saprotu, ja tev ir kilometrs līdz bodai jāskrien, zini, 9:57, tas ir sports. Bet ārpus tā. Bet labi, neko, mēs kroči nogājām, tur draugu kompānija, sievietes, sīkais, nogājām 6 km. Katram Garmins rādīja, vienam rāda 8, vienam rāda 5, whatever. Man pusceļā pulkstenis domāja, ka es esmu nokritis zemē. Viņš vienkārši, vai sazināties tavu emergency kontaktu, man tāds, nē, es mēģināju buņģi tikko izkritīt. Viss kārtībā. Un, un kroči, un sīkais nogāja. Jā, puikam 3 gadi, un viņš nogāja visus, cik tos kilometrus, viņš tāds malacis. Un ar viņu, mans solis ir 3 viņa. Bet viņi iet nevar iet ar kompāniju, to es esmu sapratis. Nevar iet ar kompāniju, jo viņš ir ļoti lēns. Lēns arī tāpēc, ka viņš ir maziņš, viņš ir saģērbts tajā kombinzonā, kurš nav, man liekas, vieglākais, ar kuru iet, un viņam viss interesē mežā. Viņš rauj zariņas ārā, viņš manī spēlē zobenkaujas. Tad viņam suņi ņēma katru koku nost, kuru viņš atrod. Viņš atrod normālu koku. Viņš papriecājās kaut kādus 100 metrus, tad viņi pieskrien suņi. Izrauj, viņš cīnās un bimbā. Un rītīgi var redzēt, ka viņš pārdzīvo. Un es nevaru nereizēt. Es tur tā kā nevaru rēkt sejā. Bet es tur caur smiekliem viss būs labi. Tam viņam jāmeklē viens koks. Pēc kaut kāda 5. koka viņš jau apvainojās. Viņam mans čoms dod še tev jaunu zariņu. Viņš tā kā... Viņam acīs bija tikai dīrs, man tie suņi riebjās. Zini, kā viņš bija priecīgs, ka varēs tusēt ar suņiem, es viņam mašīnā sahaipoju, tā kā vecīt būs suņi, būs fan. Un tad tie suņi ņem viņam to koku no suņi. Tēt, man nepatīk suņi. Jā, tas bija fan. Bet jā, viņš nogāja, un es viņu uznesu gan pāris kalnos augšā, kaut kādos 3 tādos rītīgi augstos. Lejā viņš pats skrēja, tas viņam piedur. Bet, un tad es vienā brīdī bijām tik tālu no pārējiem, ka es fiziski paņēmu viņu paskrēju uz priekšu, bet ārpus tā, tie bija arī kaut kāds 100-200 metri varbūt, bet pārējiem viņš nogāja. Un, jo es Dievs dod, vasarā vispār būs īzī tie pārgājieni, jo viņš ar to dibdapu ir tā, ka man jāskrien līdzi. Bet ziemā labi, tad es vilkšos viņam līdzi. Un, jo es negribu, lai mani tas es atredzēšu tos sīkos 4-5 gadi vecāki viņas stum ratiņos. Man tāds, what the fuck? Tu gribi, lai viņš ir vienkārši lops izaug, kurš tikai sēž pie teļuka. Viņš ir maziņš, ļauj viņam kustēties. Zini kā, ka tu ilgi neko nedari pakusties, tu jūties labi. Un iepriekš tu esi niķīgs. Jā, tāpēc tavs sīkais ir neizturams, jo tu viņu staipi visur līdzi, kā to kā to mazu sunīti līdzi tajā, zini, Somiņā princesi to dara. Ārprāts. Un bieži vien man liekas, tam sīkiem, zin, ka kaut kas varbūt mentāli nav ar veselību. Un tad tu pamani, vienkārši vecākiem pohuj. Bet labi, katru dar kā zina. Un kas vēl to pārgājumu bija labs? Jā, kroči, es biju paņēmis līdzi maizītes, dēsas, kā parasti pupiņas. Un tas bija tieši dienā, kad es braucu to giga saēdies pupiņas pirtu mašīnā. Guzenko bija slikti. Es nezinu, kāpēc katrā epizodē kaut kas ar pirdieniem un mašīnā. Es atvainojos meitenes. Čaļiem zinu vienalga. Un tad, bet es arī biju kāds končs un cepums paņēmis līdzi. Un sīkajiem viņi ir uz cukuru tā kā alkoholiķu šmigu, to es esmu sapratis. Ja nav apkārt alkohols, visi kārtībā. Un sīkiem tas pats ir ar konfektēm. Es viņam iedodu maizīti, viņš pamana cepumu, viņam vienkārši ir pofīgi. Kas tu jocīgs? Es zinu, kā viņš skatās arī. Viņš tāds, es gribu labāko no tā, kas tev ir. Nafig man ēst augstu siermaizi, ja es varu dabūt normālu cepumu. Man tāds fāk labi. Es viņu tur dīlojos, zinu, tu mēģini tur zinu, ka tu kaulējies sīko labā pēd maizīti un 1 desiņu, tad tu varēsi dabūt to cepumu. Viņš 2 reizes nokožās, man tāds, nē. Apēd vismaz pusi, un tad, zin, tā kaulēšanās. Nē, neko, lai viņš šādi to cukuru jau tik daudz iet ārā. Tas par to, tas bija forši tik trīps.
Es, karoči, labi, nav svarīgi čom vārds, bet es tā rēcu. Man no viņa vajadzēja, lai viņš man vienu lietu atsūta. Un viņš man uzraksta, tagad nav laika. Es tāds, ok. Un tad viņš man atsūta video, ko viņš dara. Un viņš ar... Tur tas čoms ar savu sievieti nopirkuši dzīvokli. Un tas čalis kopā sievieti, cik es saprotu, meklē... Viņiem ir noflīzēta vannas istaba, un tagad viņi meklē pareizo toni mēbelēm. Žēl, ka es nevaru publicēt to audio. Gan moškas sarunāšu, moška var, nezinu, Patreonā varbūt iemest, nezinu, vienalga. Ne, es nematīšu, kas slinkās. Kročam, viņam bija tik ļoti pohuji. Un es zinu, ka viņš filmēja pa kluso, jo... Viņa liek tos, zināt, tās toņu kartes, kuras ir, vienalga visur, kur tu pēc krās, un, karoči, viņš pieliek, viņi liek tos toņus, viņš tā, burtiski nekas nemainās, un tad 2 toņi bija līdzīgi, un viņš vienkārši, mēs jau, man liekas, tādu tonu redzējām, viņa tā, nē, tas cits tons, viņš tās, vienkārši. Es nezinu, kas ir. Es nesaprotu. Un tas ir mans jautājums. Kāpēc? Es neteikšu visiem, vai ne? Bet tik daudz čaļiem ir pohuji par tādām lietām. Es nezinu, kāpēc. Man tas te meitene ar mēģina tā kā, mums vajadzēja šito ielikt. Un man tāds, jā, no sākuma es cīnījos, un tagad man ir 2 smaržīgās sveces, man ir glezna, kas vēl man te ir? Trauks augļiem, it kā es tā glezniecību nodarbotos. Un mēs varētu uzzīmēt šito puvušo mandarīnu, 2 bumbieres un 1 kaut kāds pusmirs apelsīns. Jā, klusā daba. Kas vēl te ir? Kaut kāda paklājas parādās, zini? Pēkšņi tev ir vairāk spilvani nekā galvas mājā. Tas nav vajadzīgs. Vienkārši kaut kāds jocīgs lietas te notiek. Kas te vēl ir? Jā, un tad vēl tie teikumi, zini? Man patīk sievietēm, zinu, šitie teikumi, kad viņas pasaka tā kā, Jāni, burtiski copy-paste sarunu. Jāni, kā tev liekas, vai zeķiem ir jābūt uz zemes? Es domāju, fuck. Es pat viņu nevaru vainot. Tas nozīmē, tas ir tas veids, kā viņa ar manīm komunicē, lai man pielaktu. Un es precīzi tāpat komunicēju 3-gadnieku. Vai papīriņam ir jābūt uz galda vai mistkastē? Viņš to mistkastē. Un man tāds pats nav jābūt uz zemes. Es iešu izmest. Ej, tad ost. Es nezinu, kas ir. Mēs tiešām esam tādi duraki. Nezinu, gan jau sievietes zina labāk. Viņš ļoti bieži zina labāk, bet problēma tāda, ka mēs neatzīsim. Un man liekas, mums abiem ir ar to jāsamierinās, zini? Jums ir taisnība, un mēs nepiekritīsim vienkārši tāpēc, ka mēs esam tādi. Jā. Tā, labi, paiesim cauri jautājumiem pietekstē. Vērvilēt atkal kāds. Hei, vai ir kāds joks, kur mēģina atkārtot stand-up šovos, bet nekad neaiziet? Es jau teicu, es mēģināju to te, kā viņš saucās, man ir trans joki, kur neaiziet, un viens pa Krievu televīziju. Un vēl kaut kas man neiet. Vismā man ļoti daudz tematu, kur neiet. Un vēl viens, es negribu nodot tos joks. Viens pa sieviešu sazāļošanu, kurš aiziet 1 no 5 reizēm, bet ja viņš aiziet, buddy, tas ir labs joks. Vai tu gribētu labāk dabūt, labi, es tulkošu latviski, vai tu gribētu labāk dabūt fightings, es pat nepartulkoju, mēģināsim 3. reizi, vai tu gribētu labāk dabūt fighting skills, kas ir kā John Wickam, vai Porsche 911 GT3 RX un 400,000? Kas tas pa jautājumu? Kurš ir? Tu saproti, es neko nevarētu izdarīt ar John Wick kaušanās skill. Neko. Vai es gribētu? Jā, bet reāli es neko to nevarētu izdarīt. Tu domā, man kāds uzgrūstos virsū un man būs tāds, es uzreiz kaut ko izdaru? Nē, visur ir kameras. Es neesmu John Wick tajā slepkavu pasaulē, kur man ir speciāls motels vai vēl kaut kas. Nav. Man ir zems vērtējums bookingā. Labi, man nav, bet tas būtu smieklīgi. Nē, tā nav mana pasaule.
Un es jau kaut kad minēju, es negribētu būt UFC fighter, zini. Es negribētu katru dienu tur vienkārši, un es negribu, lai man tā sauss izstās jocīgi. Es savus jaunos AirPods nevarētu tur nekad ielikt. AirPod ir pārsteidzoši lēti, ne? Jā, tāpēc es ņemtu Porsche un 400,000. Vajag jocīgā summa 400,000. Varbūt 312,58 centiem. Ko tu domā? Ja tu būtu miljonārs, kāds neordinārs luksus lietas tu sev gribētu un kā tu izšķies naudu? Klau, uzreiz aiziet. Maks teļuks liels. Man būtu teļuka istaba. Visticamāk ar atslēgu, kuri ir man un nevienam citam. Man būtu... Kas vēl man būtu? Es gribētu to dīvānu. Tas ir iedomīgi teikt, ka es gribētu viesmīlu. Tā kā es paterinu zvaniņu, man atnes jaunā liņa. Tas ir iedomīgi. Tas ir gan jau. Bet es gribētu to dīvānu, kurā ir iebūvēts āliņš. Ak, Dievs, cik man dzīve ir neinteresanti. Tas ir viss, ko es gribu. Dīvānu, kurā ir augsts āliņš. Es to tagad varu nodrošināt. Vienkārši tikai jāiziet uz veikalu. Es zinu, ko es gribētu bidē. Vai bidē pareizi, ne? Es neesmu nekad skalojis tā dibanu. Es esmu dušā, zinu, kad tu mazgājies vai kad ir bijis incidents, bet es gribētu bidē. Es ļoti es esmu viņu redzējis kaut kur, un es nevaru nekad saprast, vai tas ir podiņš bērniem, vai tas ir bidē, vai tas ir kaut kas sievietēm, pa ko es atkal nezinu. Un man ir, zinu, kā bail bidē, ka, piemēram, tev apšļakstās mugura, vai arī tev... Es esmu redzējis, ka kaut kādā valstī ir dibana, kā viņi saucās, dibana duša. Man bikses jāvelk nost. Es taču nevilkšu bikses nost. Bet man ir bail no bidē, ka tas ūdens noticēs pa kāju lejā, un tam man būs zeķis ar kakūdeni. Es negribu iet detaļā, bet jūs saprotat. Man ir bail no tā. Vai arī man mugura slāpja vai vēders slāpja. Kā strādā bidē? Man ir bijis bail pamēģināt. Ir kāds restorāns Rīgā, kur ir bidē, kur jūs man ieteikt aiziet izmēģināt? Tas arī viss, ko es jums lūdzu. Es jums neprasu daudz. Lūdzu, pasakiet. Jā, tā kā principā, jā, liels teļuks un bidē. Protams, mašīnas. Es gribētu sev Mustangu, Porsche. Un ko es vēl gribētu? Tas arī viss, man liekas, neko labu kompi. Es gribētu iPhone, kurš ir jaunākais. Man tiešām neko daudz nevajag. Man tikai aiziet pie zobārsta. Es zinu, ko es gribētu. MacBook, kuram ir liela atmiņa. Es izedidoju to Edge'us video ārā. Man ir kompī 300 megabaitu brīvi. Labi, bišķi vairāk, bet tu neko nevari izdarīt. Labi, neko. Beigsim taču īkstēt. Kurā brīdī sāk justies kā pieaugušais? Ja tu klausies šo podcastu. Nē, principā es uzskatu tā. Brīdī, kad tu beidz prasīt vecākiem naudu. Tas ir tas brīdis, kad tu pieaudz. Tu vari prasīt pēc padomu. Tas ir tikai ok, viņi ir vecāki, viņi gudrāk, viņi zina labāk. Bet kad tu beidz prasīt naudu, neskaitās, zini, tur kāzām, vai ja tev vecāki ļoti bagāti, viņi tev mēs varētu investēt tavā bla bla bla. Vai kaut kas tāds. Bet kad tu patstāvīgi dzīvo, kad tu beidz, mammu, es atceros tos zvanus mammai, zinu, lai ieskaita vecāru, un tu saka, vai ēdienam tīsnībā dzēršanai, bet tev arī nav nauda, pa ko ēst. Man liekas, tas pieaudz brīdis, kad tu atdalies no ģimenes. Kad tu kļūsti, jā, man liekas, tas brīdis. Tā, kāda ir bijusi tavu pēdējā laika besīgākā, labākā pieredze heckler stand-up? Es jau pagājušā visa epizode biju, kas jums nepatīk. Es nezinu, kas jums varbūt vienkārši izbasīja visām sievietēm. Bet nē, pagājušā reize bija drausmīgi. Un tagad vakardien, otrdien, open micā, otrajā rindā sēdēja blonda sieviete, kur es pirmo reizi palūdzu iziet ārā. Un mani vārdi bija tādi, ka man ir vienalga, es te varu ņemties ar tevi un kasīties. Bet jauns komiķis, kurš, es vienkārši viņai stāstīju tā, jauns komiķis brauc izmēģināt savus jokus. Ja tu brauc no Jūglas, pusstundu brauc tramvai, aizej uz bāru, un tu vienkārši gribi savus 5 minūtes norunāt, bet priekšā stāv sieviete, kur neļauj tev mēģināt tos jokus stāstīt, ir
viņš vienkārši iztērēja savu skatītāju visu laiku, ir vienkārši izniekots. Un es viņai palūdzu nerunāt, un viņa pateica, labi, es tikai aiziešu paņemt tāliņu, nākšu atpakaļ, un es pateicu, tu vari arī nenākt. Viņa tā, labi, tu esi nenākšu, un man tāds, labi, nenāc. Un viņa aizgāja prom, un tad viņi visiem sūdzējās, ka es esot nepieklājīgs. Es viņai burtiski 20 reizes teicu, vai es varētu lūdzu nerunāt. No sākuma es biju funny, beigās es pārvietos ļoti par tā kā... Vai tev patīk komiķis Matt Rife? Un tas, kā viņš spēja pajokot par invalīdiem, neapvainojot tos? Lielākā daļa. Zin kā Matt Rife? Viņš ir foršs komiķis. Es esmu klausījies, un es neatceros, kas tur bija. Viņam bija kaut kāds joks, kas bija nozagts. Es pat vairs nezinu. Joki ir tik daudz, ka gandrīz katrs joks, kur uztver ir nozagts. Viņam ir tie crowdwork special, tie ir ļoti forši. Bet crowdworks ir tāds, tu filmē un tu patur labākos gabals. Tie, kas nāk kā Alsņa Jānis Mejs pa publiku, mēs ar mēģināsim tur filmēt un kaut ko darīt, bet pajokot par kaut ko, it īpaši crowdwork pasākumā, ir diezgan viegli. Visi kopstiski basmējās, jo tas liekas tā kā, to ir grūti izstāstīt, bet ir kaut kāda sajūta telpā, kur tu saproti tā kā līnijas un visu kaut ko, tad tu vari diezgan daudz ko jokot. Jebkurš var pajokot. Komiķi var pajokot par lielu daļu, var pajokot par invalīdiem pozitīvā veidā. Ja kas man ir tieši joks par to, kas būtu, ja man nebūtu kāja vai roka. Kaut kas tāds. Ko domā par elektriskiem auto? Es biju tādā sajūsmā, ka parādījās Tesla. Es nezinu, kāpēc. Teicu, ka es nūģīgs. Bet man liekas tā, ja es dzīvotu Valmierā, es gribētu elektroauto. Tev nekur nav jābraukā. Tādā ziņā tev nav jābrauc tur 200 kilometri, vai cik ir līdz Gulbenei un atpakaļ, uz kaut kādu Gigu vai uz Liepāju vai vēl kaut kas. Vai mana problēma ir tāda, tā kā man notiek tie korporatīvie, tu brauc un kaut kādā viesunamā nekurienes vidū, kur es to savu sūdu Teslu uzlādēšu? Tu iesi korporatīvi. Man jau citreiz kauns telefonu lādātāji prasīt, ko tad? Es atvainojos, es varu, un tu nāci to milzīgo kabeli iekšā, tā kā, kur es ar savu auto uzlādēt? Beigās viņiem ir jāmaksā honorārs un vēl cik tur 300 eiro par to elektrību. Es nezinu, cik maksā elektrību. Bet, man liekas, mazā pilsētā, ja tev ir kur uzlādēt, tev ir māja, privāta māja, man liekas, tā ir forša ideja, dara to Rīgā, nope, es to nedarītu. Ja tev ir jābraukā starp pilsētām, es to nedarītu. Ja tev jābraukā tikai par Rīgu vai vēl kaut kur, es to darītu. Un tas ir fantāzijā, ja man būtu pat nauda elektroauto. Bet jā, kādu retroauto tu gribētu? To es jau teicu. Ford Mustang. Es neesmu ordināls. Jūs zināt, Ford Mustang 69. gada GT. Viss. Vai labāk Jāncis, Janka vai Jāņķels? Es zinu, tas čalis domā, ir viena rītīgi rēcīga bilde, kur ir Janka zirgs un Jāņķels ir mazs zirdziņš apakšā. bet Jāncis par Jānci sauc man tikai ģimeni. Burtiski tikai ģimeni. Visiem, kam ir uzvārds Kreičmans vai kas ir aprecējušies. Tātad tie man sauc par Jānci. Janka ir, kad ir kontekstā, ka es esmu kaut ko stulbi izdarījis, vai es jūtu, ka man rausts no čomiem nāk priekšā. Oi, Janka ieradies! Man tāds fuck, tulītās kaut ko par šortiem pateiks vai par seju. Un Jāņķels īsti nekad nesaka. Tas tāds. Bet ja man būtu jāizvēlās Janka, man uzjautrim pašam Janka. Tā ir taisnība, ka iestājies Mazpulcēnos. Es neiestājos Mazpulcēnos. Tie, kas nezin, kas ir Mazpulcēni, tātad es biju Valdemāra pilī tā raidījuma filmēšanā, un Krauši Mazpulcēni. Es nezinu, vai es stāstīju. Krauši Mazpulcēni ir organizācija mazā pilsētā, kur, ne mazā, Valdemāra pilī, kur bērni pēc skolas iet vienkārši strādāt. Man tas koncepts vienkārši pa brīvu. Zini, tev beidzās pēdējā stunda. Atceries, kā tu gribēji iet uz pulciņiem, ar čomiem kaut ko darīt, skriet, lekt, braukt, riteni, skeitot. Fuck it! Jebko izņemot strādāt. Tas iesns no zilgais, pizdēts. Man bija sestdienās jābrauc uz Omas dārzu strādāt. Man riebās. Un citreiz vēl pie tēta strādāt. Riebās. Man tāds,
kā tik daudz bērns var nolasīt, kuri grib par brīvu strādāt? Un es saprotu, ja tu gribi kādu nokuļīt, vai vēl kaut kas, sīks būdams 11 gadu, vai vēl kaut ko, bet tur nebija, tur bija tiešām cilvēki piekrit par brīvu strādāt, kas man bija apbrīnojami. Es vienkārši, man tāds, kur jūs dabūjat tādu zelta gabaliņu? Tā sieviete, tā jau nevar. Tāds kā nevar. Tāpēc, ka man tas ir neskaidrs koncepts. Es nezinu nevienu bērnu, kurš grib strādāt. Nevienu. Un jums te ir 15. Vai tas neliekas jocīgi? Es esmu vienīgais. Kā jums liekas? Vai tu tīri sniegu no mašīnas jumta? Tātad. Es esmu absolūti. Podcasts ir godīga vieta. Safe space. Es fucking netīru. Ja man ir laiks daudz, es notīrīšu. Ja man nav laika, es netaisos tīrīt. Sorry. Ko tas dara? Kas sniegs uznāk uz aizmugurējās mašīnas? Vienkārši notīru. Kas tur tāds ir? Ledus klučs varbūt? Es nezinu, bet es notīru, ja man ir laiks. Viss. Pārsvarā es netīru. Tā. Un pēdējais jautājums. Stulba aplikācija. Negribu ziemā labāk ar BMW braukt. Klau, es tik bieži esmu uzsācis ar mašīnu braukt. Tā kā pagresīvi es iedevu uz gāzi, vai arī, zinu, ka tu tur mēģi ņem kreiso pagriezienu ļoti triki situācijās. Es pa daudz iedevu, man ļoti bieži nospolējās, man tā mašīna, tu jāmācās braukt. Klau, Janka ir ekstrēms savā pasaulē. Un man liekas, ar BMW man aiziet tā, es sāku driftot, vai tā ir ilūzija? Kā ir, ja es rītīgi nospolējos ar BMW, vai aiziet uzreiz driftā, vai man tur kaut kas ekstra jādara? Man teorētiski ir vienalga par BMW. Ja man dotu labu BMW, man tāds, nē, es neņemu, bet man ir vienkārši, man ir bail, ka es ņemtu kaut kādu līkumu, pa daudz iedot gāzi, aiziet driftā, nebūtu I wonder if you know how they live in Tokyo, bet Janka raksta saskaņot ar asrām acīs. Nu, vot, tas ir tā lieta, no kā man ir bail, kad es vienkārši nemāku braukt ar aizmugurējo piedziņu. Skan loģiski. Labi, paldies visiem, kas klausījās, pieskaties Patreonam, paldies jums visiem. Rītdien jau ir epizode ar Edžu, kas ir 27. februāri, un tiekamies nākamnedēļ. Peace out, forša nedēļa. Uzmanies, jo ceļš ir slidens.